Sveicināti! Mēs atkal esam Latvijas Dianētikas centrā. Ko nozīmē dianētika? Dianētika tas ir mūsdienu zinātne par garīgo veselību. Un šodien pie mums ciemos ir atnākusi Guna. Sveika, Guna! Sveika, Kristīna! Sveiki atkal! Un mēs gribētu parunāt par tādu tēmu kā bērni. Es zinu, ka Gunai ir vienkārši abrinojošs dēls, 17-gadīgais, ļoti skaists puisis. Un es gribētu paprasīt, vai tu redzi, kā tev varbūt vai ir kaut kādas pārmaiņas, vai vispār tavas apmācības Latvijas Dianētikas centrā, kā viņi ir ietekmējuši tavam attiecībām ar savu bērnu? Jā, Kristīna, paldies tev par komplimentu par manu dēlu. Vai tas ir ļoti patīkami dzirdēt? Bet, protams, noteikti, kad tas ir ļoti, ļoti lielas izmaiņas ir nesušas. Un arī, attieksme manā attiecībās ar dēlu, tas, kad es izlasīju šo grāmatu, tas, kad es nāku uz Dianētikas centru, mācos pielietot tehnoloģiju viennozīmīgi, tur nevar salīdzināt, kā bija pirms tam un kā bija pēc tam, un kā tas ir laika gaitā, ka tu jau arvien vairāk un vairāk apgūsti šo tehnoloģiju. Bet, teikšu godīgi, arī man dēls nāk uz Dianētikas centru, un tāpēc... Wow. Jā, tāpēc, teiksim, mēs no abām pusēm apgūstot šo te mācību, mums ir pamainījušās attiecības ģimenē, bet tas, kas ir man pats svarīgākais, ir tas, ka ja pirms tam tu ar to pieredzi, kāda tev bija, kā tevi audzināja, ko tu esi piedzīvojis, ko tu esi saņēmis no saviem vecākiem, kā tas ir bijis, tu jau tā kā mēģini to uzreiz tā kā pielietot arī savam bērnam. Jā. Es varbūt kaut kā aizdomājos, ka es varbūt nedarīju to, kas man pašai nepatika. Jā. Bet kaut kādas lietas, fundamentālas, tomēr jau tā kā projicēju arī uz savu bērnu. Tad, kad es to ieraudzīju, un tad, kad būtībā es sapratu vispārībā būtību kā tādu, kad cilvēks ienāk šajā pasaulē jau kā personība, jau ar savu pieredzi, jau ar savu bagāžu, ka būtībā mums tam bērnam ir jāpalīdz vienkārši izaugt, jāpalīdz attīstīt to, kas viņā jau ir. Un man pamainījās attieksme. Es jau savā bērnā saskatīju jau cilvēku, pieaugušu cilvēku, kuram vienkārši varbūt iedot informāciju. Lēmums viņam jāpieņem ir pašam. Un tādā veidā būtībā man arī pamainījās tā mana audzināšana attiecība. Ko nozīmē audzināšana? Audzināšana. Es godīgi sakot varētu pateikt, ka tāda mierīga līdzās pastāvēšana, sarunāšana, atrunāšana, argumentēšana, saprast, un tāpēc, 17 gados man nav problēmas ar kaut kādām tādām lietām, kas ir pusaudžiem. Absolūti nē. Viņam ir mērķi, viņam ir vēlēšanās darīt, viņam ir vēlēšanās uzzināt, viņam ir vēlēšanās kaut ko sasniegt. Jā. Tas priekš manis ir svarīgākais, lai viņam ir vēlēšanās darīt. Tālāk jau viņš ar šo vēlēšanos viņš realizēs savu dzīvi tālāk pats. Kā viņš pieņēma to, piemēram, tu atnāci uz Latvijas Dianētikas centru, sāki pati kaut ko jaunu uzzināt. Kā viņš pieņēma, ka tu, piemēram, pati paliki bišķiņ cita, piemēram, vai mamma mainās? Ja? Kā viņš uztvēra šo informāciju? Viņam nebija nekāds tur ķipa, vai nē, vairs tur neiet, vai ko tu man tur stāsti? Tas tā kā, nebija nekāds tāds... Nē, mums jau... Es viņu ļoti bieži arī ņēmu līdzi. Es jau esmu šeit jau diezgan ilgu laiku. Tā kā sākām mēs jau tad, kad viņam bija, man liekas, gadi 5, 6. Nopietni, ja? Varbūt vēlāk, apmēram uz to vecumu. Tā kā savā ziņā viņš jau arī šeit ir izaudzis. Viņš saprot, kur es eju. Viņš saprot, ko es daru, un tagad pats sāk iet, tad arī, protams, kad viņam nav vairs jautājumu, kurus ieši un kāpēc. Viņš pats izdomājas, ka viņš arī grib nākt uz šejienu vai kaut kā to arī
palīdzējusi viņam? Protams, kad es viņam palīdzēju, bet sākotnēji lēmums jau bija viņam. Lēmums jau bija viņa, ka viņam tas ir vajadzīgs. Ja. Viņam bija, jo es vienkārši, es nekad viņam neuzspiežu. Un es, teiksim, arī jebkuru citu situāciju es viņam nekad neuzspiežu. Es vienkārši ļauju viņam pieņemt lēmumu pašam. Viņam ir jāpieņem šis lēmums, viņam jāsaprot, kāpēc viņš to dara. Jo tad, ja tu uzspied, tas jau vairs nav viņa, tā nav viņa iecerē, tas nav viņa vēlme. Ja. Vienkārši, mans mērķis bija, teiksim, lai katra teiksim, viņa darbība, ko viņš dara, vai lēmums, ko viņš pieņem, ir viņa, ka viņš tiešām saprot, kāpēc viņš to dara. Jā. Un tieši tāpatās arī, teiksim, nākšana uz diēnētikas centru, viņam arī tas ir viņa lēmums. Viņam vajadzēja kaut ko atrisināt, ja, ko varbūt es viņam esmu palīdzējusi ielikt. Ja. Kur jāaiziet? Ja. Pirms man bija šīs zināšanas. Ja. Bet, protams, arī viņa pieredze iepriekšējā, tāpēc teiksim, viņš labprāt nāk, viņš labprāt dara, labprāt izzina. Viss ir ļoti labi. Super. Man liekas, ka, viņam vienkārši ļoti paveicās ar mammu. Un tāpēc viņš arī var visu šo informāciju pielietot un tā. Guna, paldies tev, mīļš. Es novēlu, lai jums tālāk arī viss iet tādā foršā gaitā. Un paldies tev par tavām atklāsmēm. Lūdzu, pērciet diēnētikas grāmatu. Uzziniet jaunās metodes, kā var dibināt attiecības ar saviem bērniem, lai tādi bērni izaug ļoti, kā to pateikt, veiksmīgi. Jā, veiksmīgi bērni. Un uz tikšanos Latvijas diēnētikas centrā. Visu labu! Visu labu! Uz tikšanos! Paldies tev, Guna! Ļoti forši! Es nezināju, kā tev dēls bija tik maziņš, kad viņš nāca uz šejieni. Jā. Es vienkārši tagad kaut kā pati tīnu filmu atpakaļ. Jā, man bija kaut kādi 6 gadi, kad es sāku. Wow.